12. un 13. jūlijā Jelgavā Uzvaras parkā jau 8. reizi norisināsies starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, kura tēma šogad ir kino. Smilšu skulptūras veidos 15 tēlnieki no 9 valstīm, izmantojot vairāk kā 800 tonu smilšu. Festivāla laikā ik viens ir aicināts iepazīt pilsētu un aktīvi pavadīt laiku Jelgavā. Šajās dienās varēs doties ekskursijās kopā ar gidu, aktīvi atpūsties, iepazīt pilsētas muzejus un baudīt atpūtu uz ūdens. Izbraukumos ar vikingu liellaivu Nameisis varēs ieraudzīt Lielupes un Drikses ainavas, kā arī klausīties gida stāstos par Jelgavu un tās ievērojamākajām vietām. Braucieni notiek 5 reizes dienā, sākas no laivu piestātnes pie Mītavas tilta, ilgst pusotras stundas un vienā braucienā var uzņemt līdz 20 personām. Uzziniet vairāk mājaslapā Mežmalas Vikings LV. Šajā vasarā ik viens aicināts nobaudīt Jelgavā radītus īpašos sezonas ēdienus. Gardēžu akcijas atklāja pašmāju garšas noslēpumus. Ideja ir parādīt, ka gardus ēdienus var pagatavot no produktiem, kas audzēti Zemgales reģionā. Sadarbojoties ar vietējiem ražotājiem, akcijas ietvaros tapuši gardi un mūsdienīgi ēdieni, ko Jelgavā var nobaudīt restorānā La Tour de Marie, Bistro Silva, bārā restorānā Plate, ģimenes restorānā Hercogs un Krodziņā Istaba. Jelgavas reģionālais turisma centrs aicina visus uz Jelgavu smilšu skulptūru festivāla laikā gan izbaudīt svētku programmu, gan apmeklēt Jelgavas turisma objektus, pavadīt šeit aizraujošu laiku un arī aicinām apmeklēt Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, kur mums ir īpašs jaunums – iespēja nosūtīt virtuālo e-kartiņu kādam sev mīļam cilvēkam ar kādu Jelgavas raksturīgu attēlu. Laipni lūdzam Jelgavā!